Labdien, mani sauc Ints Berkins, aktīvi sekoju līdzi projektam Start.IT, ar kuru palīdzību skolēni un skolotāji tiek apmācīti programmēšanai Java, jeb kā angliski to sauc Java, programmēšanas valodā, kā arī vienkārši Android programmu jeb aplikāciju izveidē. Projekta mājaslapa ir startit.lv. Projektam ir arī videoklipi par programmēšanai nepieciešamo darba staciju sagatavošanu, bet tie pēc manām domām ir nedaudz novecojuši. Piemēram, viens no tiem. Dotos videoklipus var atrast arī interneta resursu meklētājā Google, ierakstot tādus atslēgvārdus kā Start.IT, Java, video. Ja mēs te nevaram atrast, tad vēl pieliekam papildus atslēgvārdu Vimeo. Tas ir interneta video resursu vietne. Tā arī redzam doto videoklipu. Tātad sāksim darba stacijas sagatavošanu Java un Android projektu izstrādei. Pirmais darbs, ko veiksim, ir Java platformas uzstādīšana Windows operētāja sistēmai, kas dotajā gadījumā ir Windows 7. Java platforma sastāv no divām komponentēm. GTK, Java Development Kit, kas satur Java kompilātoru, kā arī GRE, Java Runtime Environment, kas satur Java interpretātoru. Programmēšanai Java vidē mums būs vajadzīgi abi no šiem komponentiem. Pirms instalējam Java komponentes, pārliecinamies, cik bitu operētāju sistēmu mēs izmantojam. Dotajā gadījumā es eju uz Computer, labais spēles klikšķis Properties. Šeit es redzu, ka man ir 64 bitu Windows 7 operētāja sistēma. Ja jums šāda saīsne nav, tad jūs varat iet uz Start, Computer, labais spēles klikšķis Properties. Redzēsiet to pašu ainu. Lai pilnvērtīgi izmantot dotās operētāja sistēmas resursus, instalēšu Java platformas 64 bitu komponentu versijas. Ja es esmu uzinstalējis 32 bitu Java platformas komponentes, es nevarēšu tādējādi veidot projektus priekš 64 bitu Java un Android versijām. Piebilde. Ja es esmu uzinstalējis 64 bitu Java platformas komponentes, es varēšu veidot 32 bitu Java un Android projektus, savukārt otrādāk to izdarīt nevarēšu. Pēc būtības GRE, Java Runtime Environment, komponentei ir jābūt uzinstalētai uz Windows operētāja sistēmas, jo bez tās nevar palaist daudz programmu, jeb aplikāciju, vai arī pilnvērtīgi aplūkot daudzas interneta vietnes. Dotajā gadījumā simulēja situāciju, ka tās uz dotās operētāja sistēmas nav vispārībā. Lai to pārbaudītu, eju uz Start, Control Panel, Uninstall Program un zem J burta skatos, vai ir uzinstalēta kādu no Java komponentēm. Kā redzu, tā to man nav. Projekta Start.IT videoklipā par Java instalēšanu ir parādīts standarta veids, kā instalēt Java komponentes. Es tās instalēšu savādāk, kas, manuprāt, ir daudz vieglāk. Interneta pārlūkā ejam uz interneta vietni ninite.com. Interneta vietne piedāvā izvēlēties un uzinstalēt populārākās programmas, kā arī daudzu platformu komponentes. Sadaļā Runtimes izvēlamies Java, kas ir GRE komponente. Sadaļā Developer Tools izvēlamies GTK komponenti.
Savukārt sadaļā Developer Tools arī ir pieejama programma Eclipse, kas būs vēlāk vajadzīga programmēšanai Java un Android vidēs. Bet šoreiz to mēs neizvēlamies, jo dotajā gadījumā es iešu citu ceļu. Spiežam Get Installer. Saglabājam instalācijas failu. Palaižam instalācijas failu. Lejupielādētā un palaistā programma automātiski uzinstalēs abas Java komponentes, kā arī pati noteiks, cik bitu operētāju sistēmu lietojam. Līdz ar to, uzinstalējot dotās komponentes atbilstoši operētāju sistēmai. Tiklīdz abu Java komponenšu instalēšana ir pabeigta, pārbaudam, vai abas Java komponentes ir uzinstalētas mūsu operētās sistēmas. Tātad, kā minēju iepriekš, ejam uz Start, Control panel, uninstalē programmu, uz burtu J skatāmies. Un redzam, ka ir uzinstalētas abas Java komponentes, gan GRE, gan GDK. GRE, GDK. Otrs veids, kā pārbaudīt, vai dotās Java komponentes ir uzinstalētas, ir sekojošs. Ejam uz Start, Run, CMD. CMD izsauc tā saucamo command prompt. Tajā rakstam Java, atstarpe domzīme, version. Ja viss ir uzinstalēts korekti un pareizi, ir jāparādās attiecīgam ziņojumam, ka Java platforma ir uzinstalēta. Līdz ar to varam turpināt ar Eclipse un Android SDK instalēšanu. Kā jau iepriekš minēju, StartIT videoklipos Eclipse un Android SDK programmas instalējās atsevišķi. Šoreiz atkal izmantošu citu, manuprāt, vieglāku veidu. Google meklētājā rakstam Android SDK. Atveram izstrādātāju interneta vietni un uzreiz lejupielādējam Eclipse un Android SDK apvienoto failu, kas ir šo programmu sarhivēts fails. Apstiprinam, ka esam iepazinušies ar licences noteikumiem, izvēlamies savas operētājas sistēmas versiju, vai nu 32 bit vai 64 bit, manā gadījumā 64 bit, un saglabājam doto arhīva failu. Atarhivējam saglabāto failu. Dotajā gadījumā saglabāto failu atarhivēju uz sistēmas jeb C disku. Protams, to var arī saglabāt, atarhivēt uz jebkuru vietu, kāda jums ir patīk, jeb izdevīgāk. Tā kā man nepatīk nosaukums mapei, ko ir izveidojis arhivātors
atarhivējat Eclipse un Android SDK arhīvu, es to pārsaucu uz tādu, kas man ir labāk saprotams. Piemēram, Eclipse Android SDK. Programmai Eclipse izveidoju saīsni uz darba virsmas. Palaižam programmu Eclipse. Būtībā ir izpildīti visi nosacījumi, lai varētu programmēt Java programmēšanas valodā. Kas vēl ir vajadzīgs, lai programmētu priekš Android ierīcēm? Par to nākamajā daļā. Paldies par uzmanību!